Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Garšo, negaršo. Šodienas rakstu vieta. Un Jēzus atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mateja evaņģēlijs, 4. nodaļa, 4. pāns. Šodienas pārdomas. Esmu novērojis, ka mazi bērni ļoti ātri iemācās 2 vārdus – garšo un negaršo. Reizēm pat ir tā, ka bērniem garšo tas, ko pieaugušie neēstu, bet negaršo tas, kam viņi pat nav pieskārušies. Lai gan patiesībā bieži vien tas ir ļoti svarīgs bērnu veselībai. Diemžēl daudzi Dieva bērni ir saglabājuši šo principu savā dzīvē, lai arī jau pieauguši, viņi turpina šķirot garšo vai negaršo, vai arī patīk, nepatīk. Tas noved pie tā, ka arī Dieva vārds tiek šādi šķirots. Esmu dzirdējis teicienu, ka visvairāk lapu no Bībeles esot izplāsuši paši kristieši, jo lūk, tas viņiem patīk, bet tas nepatīk. Šodienas rakstu vietā Jēzus mums saka, ka cilvēks dzīvo no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tas nozīmē, ka būs reizes, kad Dieva vārds, tāpat kā mīloši vecāki, pamācīs vai norās. Būs reizes, kad uzmundrinās vai samīļos. Būs reizes, kad Dievs mums dos skābus vitamīnus, un būs reizes, kad Viņš mums dos gardas konfektes. Kad tu no Dieva pieņem katru pamācību, tu pieaudz, nobriesti un sasniedz pilnību savā dzīvē. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka esi man devis tavu vārdu, Bībeli. Piedod, ka esmu šķirojis tavus norādījumus svētītai dzīvei. Lūdzu, palīdzi man ieviest vajadzīgās korekcijas. Es apņemos būt paklausīgs. Paldies, ka tu mani ļoti mīli un esi gatavs darīt visu, lai es būtu laimīgs. Jēzus vārdā. Āmen.